Labdien! Piepsais marts. Saulīte spīd skaista, bet ārā augsti, kādi plus 3-4 grādi. Bites viss aplidojušās, teras jau putekšņus sadesušas, bet katru gadu dravā gadās visādas ekstrā situācijas. Un viena no tām es jums parādīšu. Katru gadu sanāk tā, ka atrodas tādas saimītes, 2-3 saimītes, kur ir palicis bišu, pāris simti bišu. Skaidrs, ja nebūtu mātes, tai saimē ir beigas, tur nav ko pat viņu glābt, bet šai saimītei ir palikusi māte. Māte laba, 2. gads. Mēģināsim, varbūt mēs viņu atradīsim. Es viņu nesen biju atradis. Ir sadēti arī olas sadētas. Skaidrs, ka tādai saimītei vienai pašai nekādu cerību izdzīvot nav. Pavasarī pat ir vērtīgākā, protams, ka ir māte. Māte laba, 2. gads, pagājuši gadu deva diezgan 2 magazīnus medus deva. Ziemošana arī aizgāja stipra. Kas notika? Nezinu. Bet saime palika ļoti vāja. Ko darīt? Esmu izmēģinājis vairākas medotis. Un tādā pati iedarbīgākā un labākā izrādījās paņemt no citām saimēm bites. Vēlams no šīs dravas, no citas dravas. Nevar atrast, nekas neatradīs. Mātīti. Es viņu redzēju, viņi kaut kur bija slēpjas. Paņemam no citas dravas bites. Dienu mēs viņas esam noturējuši diennakti. Bezmātes stāvoklī. Un tagad šīs bitītes nepārāk daudz. Kādas pāris rāmīšus ņemam. Ja? Un pievienojam šai saimei. Šīm bitītēm māte nav. Es pārbaudīju arī. Māte šeit nav. Tātad, respektīvi, viņas jau ir sajutušas bezmātes stāvokli. Un skaidrs, ka viņām ļoti gribas pie mammas. Un tad mēs šitās bitītes pievienojam pie šīs te saimītes, kura mums bija ļoti vāja. Tā, redz, to bišu krietni vairāk ir. Skatīsimies, kā būs tālāk. Ja būs pamaz pēc kādām dienām 10, piemienosim vēl tikpat daudz bišu no citām saimēm. Kopumā tad jau redzēsim, kas sanāks tālāk. No pieredzes var pateikt, ka viss būs kārtībā. Saime attīstīsies, pēc tam mēs viņai pieliksim vēl pērus. Uztaisīsim nedaudz mazāku ligzdu. Un būs labi. Lūk tā, šīs bitītes, kas tev ir palikušas, mēs viņu sakratīsim atkal iekšā. Pavasarī bites labi apvienojas. Nav nekāda īpaša kautiņa. Jā. Tāpēc, gaidīsim tālāk, kā būs. Paldies!